Šeit mēs tagad uzturamies uzņemšanas telpā. Šeit, šajos krēslos varēs spēlēt kārtas. Šeit uzņēma cilvēks, pie kalpones nesa ēdienus klāt. Un kur jūs varat redzēt, kā ģērbās namamātes. Bija skaists sveštus un zvaniņš, kur uzspiedi. Kur uzspiedi. Nāca kalpone klāt un prasīja, kas ir vajadzīgs vēl. Tas ir slavens arhitekts, kurš dzīvoja šajā ēkā. Un šajā telpā varēja dejot, klausīties mūziku un atpūsties cilvēku. Tagad mēs varam redzēt vīriešu telpu, kurā risinājās svarīgi jautājumi, un sievietēm bija aizliegts parādīties istabā. Vīrieši varēja spēlēt šahu, pavadīt laiku, lasot grāmatu pie kamīna, vai vienkārši snaudot uz dīvāna. Tagad mēs varam redzēt, no kādiem traukiem ēda tajā laikā. Namamātes no rīta rakstīja ēdienkarti, un kalponēm bija pienākums visu pagatavot un uzklāt galdu. Dotajā istabā mēs redzam galdu uzklāt 5 personām, un iespējams, ka viņi gaidīja viesus. Savukārt kalpones drīkstēja ienākt tikai pa tām durvīm. Namamātes ģērbās lūk šitā, un kalpones bija daudz sauna. Tas lejā jūs varat redzēt žurnālu, kas bija toreiz modē, tāpat kā tagad žurnāls Santa, Mēskls un citi. Rekursus tāpat varat redzēt piederums, kurus nesāja namamātes, šķēres, manikīram domāts cimdi. Tur tālāk var redzēt fotogrāfijas, kur bija laimīgas ģimenes. Namamātēm bija lūk šitādas rotas lietas. Tajos laikos bija ļoti jāuzmanās no pakāpieniem, jo tie netika atzīmēti un varēja mierīgi nokrist. Katrām durvīm bija sava atslēga, un katrs cilvēks pienāca šeit, paņēma atslēgu, aizgāja, attaisīja durvis, atnāca atpakaļ un nekanāja atslēgu atpakaļ. Šitā ir guļama istaba, kur dzīvoja vīrs ar sievu, kungi, un bija 2 gultas, tagad tur var redzēt tikai vienu, jo otru viņi nevarēja ielikt iekšā. Un ļoti īpaši bija tas, ka sieva, tā namamāte, gulēja atsevišķi no paša kunga un saimnieka, jo toreiz miegs bija ļoti svēta lieta, viņi nevarēja traucēt. Tagad mēs ienākam kalpones darba vietā. Šī ir virtuve. Tā ir vieta, kur strādāja kalpone. Viņi gāja iekšā lūk pa šitām durvīm, un tad viņi gāja uzreiz uz savu istabu, kas atrodas šeit, pārģērbās. Viņi arī gulēja šeit, viņi atnāca no tirgus tikko. Tad viņi gāja uz šeit strādāt. Bija pie sienas piekrināts, lūk šī vietā saraksts, ēdienkarti, kur viņi lasīja un gatavoja ēst. Ļoti interesanti ir tas, ka viņiem jau toreiz bija izlietne, kas ir plaša, bija tikai augsts ūdens, karsta nebija. Un viņiem bija pieliekams kambars. Sildīja ūdeni viņi lūk šī tvertnē, lai būtu silts ūdens, bet tas vairs nav dzēras, reku šeit vēl joprojām saglabājās ūdens. Tad šī ir krāsnes. Vēl mūsdienās mēs varam tādu redzēt laukos. Kā darbojas pastāstīs Artis? Krāsnes darbojas tā, ja tu gribi ēdienam lielāku siltumu, tad vajag noņemt šito riņķi, ja vēl lielāk ir šito, un tā tālāk. Stop. Labi, puhi. Ar šito instrumentu taisīja jogas, viņš šitā grieza, un sanāca jogas, piemēram ievārījumu vai vēl kā. Šitais bija džemam taisīts un pudinga, tur ielika iekšā, taisīja vāciņu un tad taisīja. Tad vēl interesanti bija tas leduskapis. Tas ir šis te. Iekšā ielika ledu, tad aiztaisīja ciet ar vakaru. Un kad viņš izkusa, taisīja krānu vaļā un tecēja augsts ūdens ārā. Šī te vietā varēja izmantot vienkārši kā leduskapi.
Nofilmē. Tālāk. Nākamā ierīce, kas bija toreiz jaunos, tā ir maizes griešanas ierīce. Šeit ielika maizi, viņi ievilka šeit un tad grieza to maizi. Skaties, man filmē šī. Šitā te ir vannas istaba, kur varēja mazgāties tikai saimniece, un kalponi nevarēja, jo viņiem bija aizliegts. Tur ir silts ūdens, kas nebija savukārt virtuvē, jo viņi cienīja sevi vairāk nekā kalponi.